Labdien, mani sauc Ernsts, es esmu no Ceblis.eu, un šodien mēs apskatīsim malkas plīti Gamma. Sāksim ar malkas plītes virsmu, kas ir ļoti liela, gandrīz metru garumā. Tā izgatavota no 6 mm bieza tērauda. Tā ir izņemams viens riņķis gatavošanai taisno uz uguns, kā arī, tā kā tā ir tērauda virsma, kas uzkarsīts daudz vieglāk un ātrāk kā čuguna, pa taisno var likt uz tās arī katlus un pannas. Tam ir vēl viens pluss, tas, ka tā kā katliem un pannām nav nepieciešama tiešā saskarsme ar uguni, tie neapdegs, tie būs tīri un gatavošana uz virsmas būs ļoti vienkārša. Un, protams, par dūmadu tas ir pieejams no augšas labajā pusē. Vēl viena ļoti forša lieta konkrētajai plītī ir kromētais tērauda rokturs priekšā, kuru var izmantot, lai uzkārtu žāvēties dvieli vai arī jebkādiem citiem mērķiem, ko jūs tajā redzat. Tālāk apskatīsim dekameras durvis. Tās izgatavotas no tērauda, tajās iestrādāts karstuma izturīgs stikls, kas ir salīdzinoši liels, ja mēs to skatāmies pret citām malkas plītīm. Tas ļaus gan vērot degšanas procesu, gan arī dos maiguma efektu. Protams, kromēts tērauda rokturs. Atverot dekameru, mēs varam redzēt, ka tā ir viena no lielākajām no ražotāju Zvezda plīša kategorijā. Viss izklāti ar šamatu ķieģeļiem. Augšā, protams, ir 6 mm biezā tērauda virsma, un apakšā ir čuguna reste. Malkas plīts, kā jau minēju, ir ļoti ietilpīga. To mēs redzam. Man ir 40 cm dēlīts. Var redzēt, ka tas iet bez problēmām. Un vēl paliek pāri vieta, tā kā jā, dekamera ir ietilpīga. Konkrētajā plītī ir iestrādāta gan primārā, gan sekundārā padeve. Primārā gaisa padeve būs ideāla, kad vēlēsieties iekurt plīti, tā ir jātaisa vaļā. Kad jau plīts kursies, to var taisīt ciet un sākt regulāciju ar sekundāro gaisa padevi, ar kuru var ļoti precīzi un vienkārši regulēt gan gaisa pieplūdi, protams, dekamerā, gan tas attiecīgi arī ietekmēs gan cepeškrāsnes temperatūru, gan arī virsmas temperatūru. Šādi jūs varēsiet atrast ideālo gatavošanas temperatūru, kas jums ir nepieciešama. Tālāk apskatīsim neatņemamu plīts sastāvdaļu, kas ir cepeškrāsnes. Pašas durvis ir izveidotas no tērauda, kromēts rokturis, bet pirms tam apskatīsimies, kas ir virs tām. Cepeškrāsnes režīma regulators. Izvelkot to, siltais gaiss sildīs cepeškrāsnes augšu, iestumjot to iekšā, siltais gaiss sildīs cepeškrāsnes apakšu. Ja vēlaties, lai cepeškrāsnes tiktu apsildīta no visām pusēm vienmērīgi, mūsu ieteikums ir to atstāt pa vidu. Atverot cepeškrāsni, mēs varam redzēt, cik tā ir liela. Tā ir viena no lielākajām cepeškrāsnīm, kāda mums ir plīša asortimentā. Lai to parādītu, man ir divas normāli izmēra pannas. Un šeit ieiet abas divas. Vēl viena ļoti jauka lieta konkrētajā plītī ir milzīgā vieta zem tās, kura var tikt izmantota. Protams, malkai tā būs pilnībā droša, un kā bonus tā arī laika gaitā izžāvēs malku. Papildus tam, protams, arī novietot šeit visus malkas plīts kurināšanas piedarumus, kas padarīs vidi sakārtotāku, kā arī visu procesu daudz vienkāršāku, jo malka ir pie plīts. Malkas plīts apdere ir melna, matēta, karstuma izturīga krāsa, kas būs izturīga gadiem ilgi. Milzīgs paldies, ka noskatījāties šo apskatu malkas plītī Gamma. Ja jums ir kāds jautājums par konkrēto plīti, droši kontaktu sadaļā sazinieties ar mums. Mēs jums palīdzēsim. Ja vēlaties konkrēto plīti apskatīties klātienē, pašlaik arī atrodamies Puņciemā mūsu izstāžu zālē, kur ir atrodami daudzi modeļi no daudziem ražotājiem. Braucot ciemos, mēs jums palīdzēsim atrast īsto plīti. Paldies jums!